Pastāstiet, kas muzikantiem ir maģiskās sajūtas? Nu, šajā brīdī pēc uzaicinājuma spēlēt, piedalīties tādā brīnišķīgā pasākumā 7. maijā, tātad, kas ir ļoti svarīgi, šeit mums būs ļoti grūts un sarežģīts uzdevums. Pirmkārt, sacensties ar putnu balsīm, jo tie ir tie brīnišķīgākie un apkārt daba, putnu balsis, un mums, protams, spēlēt mūziku, tas būs ļoti atbildīgs uzdevums. Tad šajā pasākumā varam gaidīt muzikantus kokos. Kas tas būs un cik liels izaicinājums tas ir priekš instrumentu spēlētājiem? Ļoti, ļoti liels, jo uz tādām platformām mēs neesam vēl spēlējuši. Ir muzicēts pilsētas autobusos, kad arī ļoti daudz cilvēku ir spēlēts uz jumtiem un dažādās citās vietās, bet uz platformām vēl neesam spēlējuši, un tas ir arī tomēr iespaidīgs augstums. Un tā būs arī mums pārbaude, zināma pārbaude. Tātad vispirms man jānoskaidro, kuri tad no ansambļiem, no mūzikas skolas bērniem būs drosmīgi, kuri uzkāps. Lai gan bērni mūsdienās ir ļoti droši, man pat jādomā tā, vai skolotāji tiks līdz uzkāpt tur un spēlēt. Kas varbūt ir tie potenciālie mūzikas instrumenti un skaņdarbi, kādus šeit varēs maģisko sajūtu naktī dzirdēt? Es domāju, ka šeit dabā skan dažāda mūzika. Skanēs gan baroks, gan klasika, gan arī mūsdienu komponistu skaņdarbi. Bet, kas ir interesanti, tātad gan pūšam instrumenti būs, dažādi pūšam instrumenti, gan stīgu instrumenti. Un speciāli šim pasākumam par godu tiks atvestas uz stāviem krastiem klavieres un skanēs arī klavieru mūzika. Cik svarīgi ikdienā gan jums, gan citiem mūziķiem ir gūt maģiskās sajūtas? Nu, mūzika pati, tad jāsaka tā, mazi bērni mācas, bet tikko viņiem izdodas kaut ko nospēlēt, tā rodas tas maģiskais. Maģiskais pirmkārt ir starp ar instrumentu pašam atskaņotājam, kurš spēlē šo mūziku. Pēc tam klausītājs un atskaņotājs, spēlētājs, mūziķis, tātad vēl šīs te maģiskās sajūtas. Un tad rodas tāda tāda ļoti dīvaina sajūta, ko nevar pat atšifrēt un nevar vārdos izstāstīt. Arī es ceru, ka šeit būs. Tas ir liels izaicinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka vairāk mēs esam pieraduši spēlēt telpās, koncertzālēs, dažādās arī skolās zālēs, bet ārā, svaigā gaisā, dabā un brīnišķīgajos stāvojos krastos mēs uzstāsimies pirmoreiz. Cik svarīgi valmieriešiem ir stāvie krasti un šeit Gaujas tuvums? Kas gan var būt vēl skaistāks un svarīgāks, protams, ir Gauja. Tas ir pats skaistākais, un tagad arī es priecājos, ka pie gar mūzikas skolu plūst Gauja, un visi mūsu ciemiņi, kuri atbrauc, saka, cik jums te ir skaisti un cik brīnišķīgi, un kāda gaisotne, gan mācīties, gan strādāt, gan arī atpūsties. Un tāpat stāviekrasti, ja atbrauc kādi ciemiņi, gan tepat no Latvijas, gan ārzemnieki, es vienmēr cenšos atvest uz stāvajiem krastiem, un stāvos krastos te visi ļoti priecājas un saka, cik jums te ir skaisti un brīnišķīgi. Tātad galvenais ir tas, lai mēs paši to varam un spējam novērtēt.